Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļas, kur 12. un 13. pantā tā mēs lasam. Kad tie bija pa pilnam pāēduši, Jēzus sacīja saviem mācekļiem: salasiet pāri palikušo maizi, lai nekas nepazustu. Tie salasīja un piepildīja 12 grozus ar maizes gabaliem, kas pāēdušajiem bija palikušas pāri no 5 miežu maizēm. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka atkal šajā vakarā Tu mūs paēdini ar to ēdienu, kas domāts nevis mūsu miesai ķermenim, bet mūsu garam, mūsu dvēselē. Kā Kristus pats to mums ir sacījis, mūsu iekšējais cilvēks pārtiek nevis no maizes vien, bet no katra vārda, kas nāk no Tavas mutes. Jā, mēs esam Tevis brīnumaini radīti, tādi, kuriem ir nepieciešams fizisks spēks, un to mēs saņemam caur visām tām dāvanām, ko Tu mums esi devis šajā pasaulē. Bet mums ir vajadzīgs arī garīgs spēks, un mēs varam garīgi augt un būt spēcīgi un nobriest un izdarīt lielas lietas tikai tad, ja nemitīgi uzņemam sevī, tāpat kā mūsu ķermenis uzņem pārtiku, ēdienu, dzērienu. Tāpat mūsu gars un dvēseli ilgojas pēc tās gaismas un gudrības, pēc tā gara un impulsiem, kas nāk no Tevis. Tu, Kungs, esi tas, kas mūs pa īstam iedvesmo. Tu esi tas, kas ļauj mūsu iekšējam cilvēkam patiešām izveidoties un augt. Jo Tu esi mūs radījis pēc sava tēla, bet līdzību, tādu patiesu, Tavu atspulgu mūsos var ieraudzīt tikai tad, kad to mūsos ielikto potenciālu mēs īstenojam. Un tas savukārt nav izdarāms nekā savādāk, kā vien Tavā klātbūtnē, Tava vārda gaismā, tajā, ka Tu esi ar mums, Tu sarunājies ar mums, Tu atklājies mums, un mēs varam ar Tevi sarunāties. Jā, arī šajā lūkšanā un daudzās citās reizēs. Mīļais Dievs, mēs pateicamies, ka Tu mums esi devis šo dvēseles un gara barību. Mēs arī pateicamies, ka no šī nelielā Jāņa evaņģēlija fragmenta mēs mācāmies, ka Tu vienmēr dod ar lielu dāsnumu. Toreiz arī cilvēki bija sapulcējušies, un Tu sāki dalīt 5 maizes, 2 zivis. Sākumā likās, tas nav nekas, bet izrādījās, ka tas ir sākums, lai atvērtos cilvēku sirdis un lai notiktu šis brīnums, ka beigu beigās visiem pietiek un vēl pāri paliek. Mācekļi salasa 12 grozus, saskaņā ar 12 Izraēla ciltīm. Ikvienai ciltī ir pilns grozs, viss nepieciešamais. Citiem vārdiem, ikvienam cilvēkam, kas Tevi ticībā meklē, kas pieder pie Tavas tautas, Tu dod to, kas tam ir vajadzīgs, un dod pietiekami daudz, lai tiešām mūsu iekšējais cilvēks varētu ne tikai izdzīvot un pastāvēt, bet arī augt un būt spēcīgs. Spēcīgs darīt labus darbus, darīt to, kas nāk par svētību gan pašam, gan citiem. Mīļais Dievs, mēs Tev šovakar pateicamies par to, ka mums ir šī privilēģija šādā veidā Tevi pazīt un šādā veidā piedzīvot Tavas žēlastības plašumu un daudzumu. Un, Kungs, Tu zini katram, kas ir vajadzīgs šajā brīdī, lai atkal mūsos tā ticības un mīlestības liesma kļūtu lielāka. Kungs, mēs to pat īsti nezinām. Varbūt mēs to nojaušam, varbūt mums ir kādas mūsu vēlmes un domas, bet mēs zinām, Kungs, ka Tu esi kā labs ārsts, kas zini, kādas zāles ir vajadzīgas katram konkrētam cilvēkam. Tu esi kā tāds, kas spēj mums iedot tieši to barību, kas šobrīd mūsu iekšējam cilvēkam pietrūkst. Un tāpēc mēs gribam šovakar un visā savas dzīves laikā visu sevi Tev uzticēt. Tu redzi, Kungs, kas šobrīd mūsu dzīvē notiek. Tu redzi, par ko mēs pateicamies un priecājamies, par ko sāp mūsu sirds, par ko mēs bēdājamies. Bet pār visam Tu redzi, kas mums pietrūkst un kas ir mums vajadzīgs,
lai mēs varētu piedzīvot mūsu ticības dzīvu un patiesu izpausmu, ka mēs patiešām ne tikai esam, bet jūtamies tavi bērni un dzīvojam tavā gaismā. Kungs, šajās dienās mēs iekšēji gatavojamies vasaras svētkiem, un mēs lūdzam tevi, ļauj, ka patiešām arī pār mums līst tava gara svētība. Dod, ka tas ēdiens, kas nāk no augšienes, tas dzēriens, kas nāk no tevis, var patiešām bagātīgi mūs piepildīt, jo tikai tad mēs varam augt un veidoties. Tāpēc tev uzticam arī savus mīļos, lūdzamies, lai arī viņiem tu pieskaries ar šo garīgo pieskārienu. Tāpat lūdzam par mūsu zemi un tautu un par visu šo tevis radīto pasauli. Kungs, dod mums vienmēr to ēdienu, kas der mūžīgai dzīvībai. Dod katram tieši to, kas ir vajadzīgs, lai mēs būtu dzīvi un lai tavs gars mūsos atklātos. Bet pār visām lietām mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls mums ir mācījis un ļāvis lūgt, un ko viņš pats mūsos turpina sacīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.